izstāstīs savu iedvesmojošo stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē. Šajā pļavā tieši pirms 10 gadiem es bildināju savu draudzeni Elīnu, kas kļuva par manu sievu. Mēs, protams, ļoti spilgti atceramies to brīdi koncertā. 2 cilvēki, šis starp 45,000, ļoti īpaši viens uz otru skatījās un teica, ka jā, šajā koncertā man tas ir jādara, lai gan bija satraucies, un man bija arī šī kastīte. Viņa bija man kabetā, un galvenais uzdevums bija nomaskēt, lai Elīna nepamana, ka man tāds kūkums no biksēm nāk ārā. Uz koncertā bija diezgan daudz dziesmas, un es gaidīju to īsto mirkli, un, protams, sāk skanēt dziesma Spogulīt, spogulīt. Par savējo. Biju tiešām ritīgi šokā, kad tas notika, un man pat sajūta, ka tas tā kā sastīnas laikā. Lai gan mēs bijām iespiesti starp daudzām meitenēm, kas bija apkārt kliedz un spiedza, man izdevās uz tā ceļa nokrist, un tiklīdz kā tās apkārtējās meitenes saprata, ka ir šis bildinājums, mums uzreiz pēkšņi parādījās tik daudz kvadrātmetru brīvas vietas, ja, ka bija tiešām tāds unikāls brīdis, un jā, protams. Elīna atbildēja pārstiprinājumu, un tad sekoja skūps. Jā. Un tas viss turpinās arī tagad. Koncerta laikā es stāvēju aiz Elīnas šādi, ja, un es biju izvilcis ārā to kastīti, viņš skatās koncertu, mēs rādu operatoram, hei, man ir gredzens, es tā kā bildināšu. Un redzu, ka operatoram kamerā sarkanā gaismība, ka mēs esam uz lielā ekrāna, un es pasaku kamerā, ka viņa teica jā, un pēkšņi es dzirdu, ka tāds gavils vilnis līdz mums atnāk, un es sapratu, ka arī citi skatītāji bija nolasījuši, ka ir bijis bildinājums, ka ir bijis tas jā. Gribās pateikt, ka tas viss tika iemūdināts tieši šī koncertā. Faktiski tikai tāpēc mēs arī izdevām šo DVD. Jā, un viņš šeit iekšā. Viņi uztaisīja video sveicienu un uzdāvināja mums šo te DVD ar parakstiem. Un mēs bijām tiešām patīkami pārsteigti. Īpaša grupa mūsu dzīvē ar īpaši skaistiem notikumiem. Ilgi un laimīgi kopā. Un zini, kas? Rūts!